Vēl es gribēju piemetināt klāt tādu lietu, kā par šo te pamešanas traumu. Protams, ka man bija milzīgs aizvainojums uz mammu, vēl lielāks uz tēvu. Es viņu vainoju visās savās dzīves neveiksmēs, jo tieši tāpēc, ka viņš mani arī pamet, izšķirās no mammas, man dzīvē bija jāaiziet tam un šitam. Tā ir tāda upura pozīcija, kurā baigi patīk novelt visu uz citiem, vai ne? To jau tagad es skaidri saprotu un apzinos. Ko es ar to gribēju teikt? Mana mamma un mans tētis risināja savu dzīvi tā, kā viņiem tas bija vajadzīgs. Man nav nekādu tiesību viņus nosodīt, vainot. Viss, ko es varu darīt, ir izprast šo situāciju. Lai es izprastu šo situāciju, man vispirms ar pareizajām tehnikām ir jātiek vaļā no tā drausmīgā aizvainojuma. Tie cilvēki, kas saka, es mammai esmu daudz ko piedevis un viss jau ir forši, mums ir labas attiecības un tētim un tā. Jāpieņem vien ir un jāpiedod. Jūs māniet sevi. To nevar tā vienkārši izdarīt. Vienā dienā saprast, kas tur tagad bija un es tagad baigi piedošu. Jūs māniet sevi, esiet uzmanīgi. Tas ir tas moments, kur pēkšņi kaut kādā vecumā sāk parādīties visādas slimības un diezgan nopietnas. Un tieši tas ir tas moments, kad tu esi iedomājies, ka tu no tā esi ticis vaļā. Es pati savās terapijās esmu ievērojusi, kā mani klienti šīs te sāpes, šīs te problēmas norok tik dziļi, ka man ir diezgan jāpapūlas vispār to izrakt ārā. Tas ir no sērijas, toreiz bija, un tas taču tā visiem bija, tas ir normāli. Ko tur padarīs, vai ne? Tur var padarīt, to vajag pareizi sakārtot ar pareizām tehnikām, un tikai tad, mīļie, mēs varam iet un piedot, un tā teikt dzīvot mierā. Tā kā es šobrīd, man ir ārkārtīgi labas attiecības ar manu mammu. Es viņu ļoti mīlu. Tāpat savu tēvu. Es viņu reāli nepazīstu. Vispār nepazīstu. Es nezinu, kāds viņam raksturs. Es nezinu neko par viņu. Bet es viņu esmu iemīlējusi caur šīm terapijām un pieņēmusi tādu, kāds viņš priekš manis ir. Un es esmu dziļā pateicībā viņiem abiem, ka es esmu šajā pasaulē un ka es varu baudīt savu dzīvi, ka man ir šī iespēja dota, ka esmu šeit. Un tās ir tas pats galvenais, ka izejot šo ceļu, izstrādājot visu šīs traumas, tu no sirds vari palaist visus aizvainojumus, visas sāpes prom. Un tad tu vari mīlēt savus vecākus patiesi un no sirds. Un tad tikai jums var izveidoties normālas attiecības.